Čau, man draugi. Esam studijā šodien. 29 gadu pārtraukuma atgriezīsies Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Jā, pirmajā spēlē šovakar 7. vakarā Latvijas tiksies ar mājnieku Turciju. Man statīvs salūza, piedodiet viņu draugiem. Man statīvs salūza šodien. Tāpat arī ir pērnā gada pasaules. Šodien iedzerām bišķiņšņā bītī. Ir piekdiena. Lai visiem saulaini jauka piekdiena. Es ceru, ka visiem ir labi. Bet, ja nu šobrīd neesat ceļā uz Stambulu vai jau neatrodaties tur, tad spēli tiešraidē varēs vērot arī tālrādes kanālā LTV 7. Latvijas komanda pasaules rangā atrodas 65. vietā un vēl apakšgrupā tiksies arī ar Vāciju. Pēc 5 spēlēm tad arī noskaidrosies, Šitais būs labs video. apakšgrupas komanda būs. tālāk nākamajā kārtā. Bet liela diena šodien arī Latvijas basketbola Rāpo kaut kas. 9. Eiropas čempionāta pusfinālā spēkosies ar titulu īpašnieci Spāniju. Otrajā Es salūzu pusfinālā malku. Francijas un Slovenijas cīņa un pusfinālu sasniedz Jā, statīvs salūza man. tikai uzvarētāji. Otrā duelī un savā starpā arī Gribēju pateikt jums, ka Kodolgam rītdien. Savukārt zaudētāji mani šodien, es šodien nomainīju kameru, jā, vispār redzēt, ne? Man bija kameras problēmas, redzēt, nomainīju šodien no kājas nostāvēt. Es atcerieties, es braucu uz Rūjienu un filmēju tos video no Jēra pagasta un braucot mājā no turienes, es pārdūru riepu ar man izdūrās cauri riepai 2 centimetru gara. Aizveries. Man izdūrās cauri riepai 2 centimetru skrūve ar... Ziniet, ja jūs zināt, kas ir samarēs, tas ir tāda skrūve, kas pati borē un vēl skrūvē iekšā. Tāda man izdūrās cauri riepai un es dabūju saplēst savu džemperi, protams, sabāzu viņu šajā riepā, ja, redziet, sabāzu šajā riepā, ja, un mēģināju braukt mājās. Ziniet, tas ir, ja tev nav kameras un nekā nav cita, ko likt iekšā, ja, ziniet, ir tikai lupatas un viss pārējais. Drēbes, es viņu sagriezu ar nazīti un sastūķēju sabāzu kamerā riepā un braucu mājās. Protams, kameru es iesvietu krūmos, jo tā bija beigta. Tur bija izdūrusies cauri 2 centimetru gara skrūve ar samarēs galviņu. Vēl galā bija krusta galviņa, kurā liek krusta skrūgriežu galviņu iekšā. Tā kā šips bija iedūries riepā līdz pašam diskam. Nāc pie manis šovakar, nāc pie manis rīt, seksuāliķie, kuri manā dārzā krīt. Šā dziesma bija laba. Tā ir Mildiņa, Nabiņa, Skaidrīt Krāniņa. Zināt tos 2 cilvēkus? Raimonds, Jānis Jarāns un Dainis Porgans. Zināt tāds cilvēks? Tāds piekdienas tusiņš. Pie manis šovakar nāc pie manis rīt, seksuāliķie, kuri manā dārzā krīt. Te viņš gāzīsies, neliec viņš tur.
Jā, viņš gāzīsies. Nāc uz šito pusi. Reku noliec. Viņš krīt zemē tāpatās. Viņš krīt zemē, jā. Jā, man īsti statīvs, bet viņš ir ļoti tāds... Piedod, Rūtiņ, mīļā, ja tu skaties šo video, viņš ir ļoti, ļoti slikts. Viņš gāžās riņķī. Man viņš bišķiņ salūza jau pirmajos metros. Jau. Rūta, ja tu man skaties, tu esi ļoti skaista meitene. Paldies tev par statīvu. Es tev ļoti, ļoti mīlu, tev brālsaiks veicināt. Eik tur. Jā. Bučā! Es zinu, ka tu dzīvo Lyonē, Francijā, un es zinu, kur ir Emīlija. Emīlija ir Francijā, Marseļā. Viņa dzīvo vecākiem Marseļā, Francijā. Ja tu vēlies, aizbrauc pie viņas ciemos. Viņa ir Marseļā. Tālu nav jābrauc, bet Marseļa no Lyonas nav tālu. Pienāc tuvāk. Kaut kādi... Foršs satīvs, ne? Kā tev patīk? Ko tu saki, Gundar, pa mani satīvu? Foršs vai ne? Zaibīs. Vai ne? Man liekas, kad es gribētu viņu tā kā, lai viņš būtu stāvēt uz zemes, bet lai mēs varētu tā kā, es varētu tā kā plātīties un runāties. Reku te vari nolikt. Viņš nestāv, viņš gāžas riņķī. Te noliec, reku. Viņš gāžās riņķī, brālīt. Viņš gāžas riņķī, tu nesaproti. Te reku, tas paiņa. Viņš gāžas riņķī. Nu, vo. Bet ir, re? Nu, ko, blē? Mīļā draugi. Ir labi, vai ne? Vajadzēja drusīt tuvāk. Nē, ir ok. Ir ok. Vismaz jau rokas brīvdurē. Es tev gribēju pie tā baltā spaiņa, lai tad noliek. Tālāk? Nē, tuvāk. Te? Te, jā. Es nevaru tur. Mārī. Tu nestāv tur. Stāv, reku, tur ir. Nestāv, Tu no. uzliec viņu uz tā betona, tur ir tāds šķīps. Jā, bet tas ir video, kas. Jā. Bet mēs sevi parādām no sliktās puses. Mīļie cilvēki, tas ir piekdienas vakars, un es novēlu visiem piekdienas vakaru ļoti, ļoti jaudīgu un nepiedzeraties tā kā mēs. Neesat tādi. Bet mēs jau neesam piedzērušies. Mēs esam iedzēruši. Iedzēruši. Evolam dūmas purnām. Jā, bet beidzās. Nu, kā domā? Atnes te viņu. Nē, Reku, pa tuvu pie tā būs. baltā spaiņa. Pa tuvu būs. Nebūs. Būs. Nebūs. Veiksmīgi. Es gribu tos komentārus redzēt. Mani skatītāji, 58 cilvēki, lūdzu, nepārprotiet šo situāciju. Tas ir tikai mūsu brāļu dzīvošana kopā un viss pārējais. Mēs rāda rokas un otrs rāda plānu. Nehujā, bļaļ, aizvedies. Atkal sākās. 9 minūtes, labi, vēl kādu minūti. Bet tu jau vajadzēja pa tālu. Nu noliec viņu te. Reku. Viņš tiek filmē viss, kas te redzam. Nu jā, bet... Te notiek, ziniet, skrodardienas silmačos, vai arī, ziniet... Burkāciem silmači. Jā, vēl varētu teikt tā. Ko vēl varētu, kā rakstiet savos komentāros, ko jūs šovakar plānojat darīt, kādi jūs plāni piekdienas vakaram, un rakstiet man komentārā, kas jums ir šovakar ieplānots, un vai jums ir tāda paša veida iedzeršana, un man, pastāstiet man arī sīkāk. Man būs ļoti jauki lasīt jūs komentārus, un es ceru, ka arī visiem šovakar ir ļoti labs prāts, un
Rūtā. Tā. Tu esi Francijā, Lionē. Ja tu satiec Emīliju, pasaki viņai, ka Dzinters ir jauks cilvēks. Vienkārši tā un viss. Viņai ir Marsaļā, mīļā meitene. Tu paņem šito te, tuvāk, pie tā beņa. Tu būs tuvāk, tu Tas tev nekas. galva būs pāri Nebūs optikai. pāri. Nu būs viņa, tagad mēs esam tagad kadrā. Tā kā mēs pieliks tuvāk, viņa būs pāri pa galvu, saproti? Pārpagals. Nu jā, tā arī tā viņš ir domāts, tas statīvs. Tu vari paiet tālāk, bet tu vari punīt savu ķēmeni, kā tu gribi, bļēd. Zini kā, bļēd? Pat tu ir Nu, reku nāk. Kas tā? Padodies. Nāc. Aiz čurpu. Tā. Labi. Parādās zvaigznes. Nāk nakts. Ratas ir beņķi. Tātad, mīļie skatītāji, rītā es braukšu uz Rīgu. Iespējams, tāda sajūta, ka rītā jāizbrauc uz Rīgu, jānofilmē kāds kuģis vai kāda jauka vieta, jo pagājuši vienreiz es biju Rīgā, es redzēju tādu skatu, kad cilvēks pieturā bija ar kaut ko aizrījies. Un viņš, ziniet, ātrā palīdzība atbrauca, ja, pie viņa. Meitene stāvēja blakus, un viņa izsauca ātrā palīdzību. Es braucu tieši garām tai vietai. Es domāju, tas cilvēks nomirs, bet viņš tik izārstēts, jo šofers viņu paņēma aiz vēdera un izspieda to gabalu vienkārši ārā. Tā bija situācija, kurā es domāju, ka tas cilvēks izdzīvos. Ko tu ņirds, bļēd? Ko? Nē, Tas bija, bļēd, tas bija dzīves un nāves jautājums, saproti, bļēd? Nu, un tu par to priecājies, ka viņš mirs? Ai, tu klicis. Ot tā, redziet, es braucu garām tai vietai, es redzēju, ka cilvēks ir Es zemē. vienkārši parādīju, ka es paši uzvedos normāli. Viņš ir tā nāc. Skrien pa ielu maziņš knariņš, pakaļ dzenas zilo bariņš. Vecais gailis guļ uz mutes, zila acs un knāvis putās. Vainīgs mazais cālītis, sapīpēja aizer muti, bļenāhu, vienreiz, bļē. Zaibāli netraucēja man skaitīt kaut ko. Vēl par Jāņiem kaut ko. Ziniet, šitā, kad iedzer alkoholu, ja, nāk ārā viss, ko tu zini. Tas ir ļoti labi. Mēs pa laukiem bijām. Jā, mēs... Atceramies vecos... Mēs... Atceriet... Labi, es izstāstīšu. Klusē tu. Klusē! Laukos bija tāda situācija, kad vecājmātei bija govs, ja, un viņa gribēja ēst. Mēs, mazi puikas, aiznesām 3 ābolus, Antonu, dzidros ābolus, bet viņi bija zaļi vēl. Viņi bija zaļi, un iedevām 3 ābolus gotiņai, lai viņai ko paēst. Bet sapratām, ka viņai grib vēl tos ābolus, ja? Un devām vēl un vēl, bet tie bija mani brāļi, es biju mazs puika, man tur nebija nekāda teikšana. Es stāvēju malā un skatījos, kā viņi stiep. Tai govīja tos ābolus. Un tā govs ēda un ēda un ēda, beigās piepūtās tā kā balons.
Un tad manu brāli nopēra nātri. Izsauca veterināru ārstu, un tā govs tika izārstēta. Paldies Dievam, to govs izdzīvoja. Bet viņai piepūtās vairāk tā kā balons. Jūs saprotat, kas ir zaļā āboli? Tas ir tā kā nenogatavosies pārtika jūsu vēderā. Apmēram. Ja? Sakiet man komentārā, vai es varu taisīt stand-up šovus. Lūdzu. Mincē! Kur tu līdīs tagad? Uzmanies. Ja tu man apgājies uz statīvus, es tu nogalināšu. Un tad atbrauca veterinārā ārsts, iebāz tai govī roku pakaļā un izpupē kuņģi. Izpupē kuņģi, jā, un tas arī viss. Un govs bija dzīva. Ja mēs cēstu to zaļas ābolu, kas būtu? Mēs būtu beigti vienkārši. Jo mums neviens nebāz roku pakaļā un nevilkt ārā. Godīgi? Jā, un vēl kas ir laukos darīts, ja? Cilvēki ir mazi, viņi dzīvo laukos pie vecās mammas, ja? Un tur ir tik daudz dīvaini, kuri taisa tādas lietas, kādas mēs nemaz nevaram iedomāties. Mēnes biekli nākat, nu. Es nemaz negribu reāli. Tur ir vienkārši, bet, saprotiet, Nu, ir tā. tur ir lietas tādas notikās, ja, kad, nu, tas ir, ziniet, tas ir perversi, kas tur notikās. Vienkārši kaimiņu mājā dzīvoja cilvēki, kas bija, viņus iesauc par dullīšiem. Stulbi no dullīšiem. Viņus par dullīšiem iesauc. Un, nu, viņi bija vienkārši, viņi tagad šajā laikā viņi pansionāti cilvēki dzīvo. Tāpēc, ka viņiem ir prātu, nav kaut kas ritīgi. Prāts nav kaut kas šiem. Un mēs bijām mazi puikas, mēs nekā nezinājām. Mēs pat nezinājām, kas ir alkohols un kas ir tāda, nu, dzīve, vai ne? Mēs vienkārši dzīvojām un to visu redzējām. Teiksim tā. Izbraucos tēti vēlreiz apraudzīt, pirms trauki plīst. Krustojums vai vējš, sekundes viedzēš, pulsē un elž. Diena tuva nakts, mani neatsauks, vainīgā nakts. Un es skrienu vēl, man vēl jāpaspēj, pirms tam neaizēj gaidi vēl. Tāpēc ejo vēl, man vēl jāpaspēj, vēl jau nav tik vēl, būšu klāt, kā tāds dīvains. Uztaisīt vien plīkšķi. Beidzos un laikā man nav, pēdas man svilst. Es dodos ceļā, katreiz ieraudzīt, lielu jāpiekrīt. Pēdas paliek pagātnē, saka, kur es noslēgt. Kur tavas acis saules vēj, prasa, kur esi tu. Un es skrienu vēl, man vēl jāpaspēj. Francija un Itālija izbraukt vēl joprojām. Man vēl jāpaspēj, man mūnēt. Oi, šis būs garš.
Man mīļā skatītāji, rakstiet komentārā, ko jūs domājat. Paldies jums, ka man atbalstat. Jūs esat mani paši labākie. Paldies jums. Tiešām paldies. Es jūs mīlu visus. Lai jums laimīgi piekdienas vakars ir. Šito Kopā ar arī mums. mīlu. Tas ir mans brālis. Oi, Tas ir mans brālis. iedzerāms nevieni. Draugs mažo brāli. Jā, nu tas ir, mazgājot. Pietiek. Viss notiskākais.